No. Ko? Mana soma ir ērtākā tavējā. Nē, nu, tādi paši tramvaji kā pie mums Rīgā. Gan vecie, gan jaunie. Kur vakar uz stacijā bijām iegājuši. Nekur jaunie tramvaji. Kas tas tāds? Tāds smuks parks. Diezgan aktīvi viņiem te viņi kursē. O, šitais ir jauns. Neredzēts. Ir kāda skaista mošeja. Skakls. Glorija arī Prāgā pamanīja taksījus. Muzejs. Tā viņam jaunā ēka, bet uz viņu mēs tagad neejam. Mēs tā vienkārši garām ejam. Vēl taksīši. Ko tad dara Ventspils govs? Tūlīt izbaudīsim Prāgas tuneļus. CBD. Te nekas nestrādā. Tu vismaz nesmirdi. Jā, kas reāli kā Rīgā izskatās. Nu, mēģināsim. Te jāgaida. Tikām iekšā. Tā izskatās diezgan high-tech putra. Saldā putra. Ruben? Maizīt. Es sapratu, ka tu viņu dalīsi. Nē, šito es dalīšu. Nu, vismaz nokosties, iedos. Mēs tagad ejam uz turieni. Brauksim uz ārpus no Prāgas šobrīd. Nu, mēs esam iekšā stacijā. Tas iespējams ir mūsu vilciens. Te ir karsts, gandrīz ir pirts jārīko. Es tikai īsti tā kā bišķīt, bet tā skaņas. Tagad nospiežu un zlē, ja? Jā. Strādās vienkārši atspēc, tā kā boksī.
nav mūsējais nākošais vēl. Agnes is not amused. Nu, mums te ir 20 minūtes. Jā, pēc Liepājas vairs. Es vēl nekur. Otrā pusē tā. Bet Kad pienākas tuvāk, tas strauji pieceļamies un skrienam uz to pusi. jā. Un tad kāpjam ārā un saka, ka nē, mums čiši pietur ir pusēs. Čist. Nu, izkāpām mazā pieturā ar papīrmalku un daudz cilvēku izkāpām. No. Var sarunāt. Mēs iespējams uz turienojam, ja tā ir pareizā vieta. Nu labi, ejam tālāk. No ārsts viņi izskatās iespējīgāk. Kaut kur iesim iekšā. Rādīja? Bija krona? Tradicionālā tūra pa vietējiem kapiem. Iekšā nedrīkst filmēt. No otras puses no augšas. Te nav nekas teikts, ka nedrīkst. Te ir augšas sēžas, jo arī lejā bija apakšas sēžas. Kas jums nāk prātā skatoties uz šo te glaznu? Man ienāca mana tačmai tralalā. Šitais otrais stāvs. Un kapiņi. No augšas. Glorija teica, ka tu jūties šādu smaržu pat. Čīsta, jā? Pat tu sajūtīs. Nu, jā. Pēc ģenerika puķis. Not impressed, ne? Agnim vajag daktari aizgāja uz aptieku. Spērtēja kaut kāds lielveikals. Te kā šeit žāvē veļu ārā. Agnes dabūja plāksturus, tagad arī nokavēja beņķi brīvu. Glorija, re, kur bolderings. Kāpjam. Vietējās daudz stāvens vēl. Zelta lietas jau noziedējuši. Tos var savastīt. Šitie nevēl nesmaržo. Tuvojamies centram. Šitie negribēja, lai pie viņam tiek. Atgādināja viņu
mazliet. Vīni? Viļņu. Viļņu. Okay. Šitais droši vien centrālais laukums. Varētu būt. Zini kā, man vispār tāds kuldīgs vibes te liekas reāli ēstuvītis. Miškā. Tepat. Pagaršosim, kā garšo saldējums vietējais. Glorija teica, ka esot labs. Pistācija, citrons. Te bišķi pistācija apakšā un citrons ar cepumu. Paldies Matīsam, kurš bija mūsu naudas gotiņa. Te bija tikai skaidrā. Jā. Jā. Pardon. Šokolādes muzejs. Tam sīkam bagas bicīts. Slave labors. No jā, fiešķāči. Ja, kur ir vēl formas visādas. Šīs pēc tās šokolādes pie metāla. Mēs te kaut ko nopirkām šokolādīgu. Priekā. Den. Nu, mēs pēreiz arī šitādi atnācām. Exit only. Te ir grūts un... Jaunas. Man vienmēr līdzies, ka ebreju valoda izstās tā kā predatoru. Tas bija tā kā boss klasiskajam, ja? Mans studija orders. Neļāv, partiju. Čipa jā, gan krūts, gan daigts bija un apsnātos man. Tas nebija savādījums. Pāns labirintas. Redzēs klipsu šitā. Pāna labirints. Šitais ir no Independence Day. Šitais ir no Del Toro filmām. Avastārs es redzējis. Terminator visos. Kāds kopā. Ņemot vērā, ka varēja vienkārši. It's solid. Would you like it? Having drink with one. Let's go. It's nice, Mark. It was really run by company. Tur tālāk var iet? Can we go further? I would not prefer that. Kāpēc? Cik smuki viņas saliekas kopā? Man nav piemēram kāpēc. Jāzās. Varētu tu dēļ. Es nezinu, kāpēc, bet šie man ir... Šitais tronis viņa. Tādēļ, ka vīrieši, vai ne? Tur jau tikai bija vīrieši. Ne? Tādēļ viņai biedē, un šeit nebiedē. Bija gremlini vēl. Gremlins. Viņam ir apticināts, kāpēc viņam tāda griezuma? Kas ir? Viņš taču labās sadegļa trešās daļas beigās. Viņš sadega? Otro? Nav viņam otrā, bet labi. Es skaidrs. Ui, tā no tā cimds ir diezgan liels. Skaitījās labi filmu. Nu, re, kur mana plauksta. Es nevarēju. Ko? Es fočēju. Aha. Vecumam. Šitam vajag pie Lorija.
Šitam vajag pie Artjomenko aiziet. Tur gan, E.T. Paskatīt, kas jauks. Viņš ēlienu ēd. Jā, nu tāds labs. Mēs kādreiz runājam par kaķīšiem, kādi jauki. To arī var midžurniem paprasīt, lai šitādā stilā uzģenerē, jebko. Viņam ir visur tādi, tā kā pats es saukšu. Jā, visi šitie īsti mākslas darbi, ko viņš uztaisīs. Tā kā mehānika, bioloģija. Tā turismas. Diezgan itčīgi bija. Tur pamazām parādās. Nu tad šī ir Svētās Barbaras katedrāle. Tā ir tā ēka, uz kuru mēs nācām visu laiku. Jū. Kādi eņģelīši. Altārs no priekšpuses. Kur atnesēšu? Glorija teica, ka šitais esot susums, kad viņam nedod ēst. Šis susums tajā brīdī, kad es viņam saku, ka es viņu tikai jau pabaroju. Bet viņam ir kur mazulīši ir. Ceram, ka tā viņš apsargā savus brālīšus. Lauvene tā ir. Ok, tā es apsargāju susumu. Tās gan tā varētu būt. Vai ne? Jā, ir. Viņš ne? Viņš pareizi, ne? Viņš paskatīsies uz augstu. Jā. Mazās tabuļķi arī. Un tas tā kā... Šī ir tā daļa, kur tā kā... Izdari tā vēlreiz. Šitai bājai, kur viņa pieejas bija arī pie akmens, tas uztaisīts. Veļtīt? Jā, tāds virs. Es pieņemu, ka man likās, ka tas lai putniķi, ja tu neuztais māju. Kaut gan nav jau laikam tā, ka simtiem tur vai tūkstošiem sāk pie tā strādāja, jo tad viņi būtu ātrāk uzbūvējuši. Man tāda seja. Tā kāds kemperēls. Kur ir āra kāpnes. Tur vispār augšā bija kaut kāda. Nu, būsim to baznīcu no visām pusēm. Katedrāls arī apskatījušies. Pacelmā dārziņš. Šitais ir modernās mākslas muzejs, tā baltā ēka. Šitais ir parks, kas ir pa dienu atvērts tikai. Kādi darbi ir izlikti.
Skeletu roka. Būs tāda pati kā visas reizes iepriekš. Tu to nepamanīsi. Teicināt pienu, un pēc tam kafijas nevajagāšu. Un es atnāku, nu man ir kafija, es pielieku tur sīrupiņu, drusku atnāku un dzeru, un tad šodien tāda ļoti laba kafija. Piens ar sīrupu. Piens ar sīrupu. Paņēmām vēl. Man saldējuma limits ir sasniegts. Joks! Jā. Tad tur drusku tālāk. Tikai, lai dabūtu uz globālu. Oi, pardon. Не видал. Jānofilmē, kā piebrauc vilciens. Es jau netīšu. Mēs tagad sēžam vējā. Te brīvu vietu. Nu, Matīs nesēž. Nu, šajā vilcienā varēja braukt pa zaķi. Mēs neko nesamaksājām, tā kā... Jej! Čau, Agne! Mēs ejam uz stand-upu. Ko skola ar metro ieeju. Nu, tā kā metro ieeju. Progresīvi. Viņš tā kā... Viņam vispār, viņš pēc riteņu turās, ja? Šeit var ar suņiem, nevar ar nevienu transporta līdzekli. Disena notiek. Tur daudz cilvēku. Šitais pēc šitā te Francijas izskatās no priekšas. And tonight she's ready to play and win. Are you ready for her? Favorite drug is warm weather, so I am high as a kite right now, and I love it. My name is Gina, and I am currently in a long-distance relationship because I am a masochist. But I got period for the first time. I said, okay, well, why do you think we're gonna start? She said, well, I Googled my symptoms, and they match up. I said, okay. I sent her on her almost pubescent way. Sat down at my desk and thought, she Googled her symptoms. The first time I got my period, I thought my pancreas was falling out of my ass. But you know what I did? I picked my pancreas back up, put it back in my ass, and I went back to class and aced the test. They have no idea how good they have it. Ciao! Ciao, I'm Wendy. Ciao. Ciao, I'm Wendy. 20
3 years old. Motherfuckers. On OnlyFans. On OnlyFans. In reality, I'm 39. Thank you. Amazing age. Beautiful. Beautiful. Someone else? 39? Yes. So, you gotta understand me. Like, if I look at the gallery on my phone, I just have picture of babies and dicks. And all of them, they're not mine. And I took 45 minutes this morning to open a pistachio. You know, that's also why my mom, she doesn't ask me anymore when I'm gonna find a decent man. She just sending me picture of cats in shelters. She's very nice. She's very nice. She doesn't want that I die alone. Or the cats. I don't know now which one of us is at the top of the chart. But I think the cats are winning. It's working out for now. For now it's working out. No, I like my wife a lot. I love her. I love her. I do. She's the only relative I'm having sex with. Currently. So, we're trying to decide if we want to pull the trigger on a baby, which is a weird way to say that, I know, now that I'm saying it out loud. Let me try again. We're trying to decide whether we want to pull the trigger on another baby. We already pulled the trigger on 2 babies. They're still alive, so what if we pull the trigger on another baby? Am I making this any more clear what we want to do right now? And I want to tell you that before to move to Europe, I was sure that only zodiac sign can predict your future, and now I'm sure about name, because my name is originally Svetlana, and it's so uncomfortably near to Slatlana. So I prefer to change it, to have some mystery in me, and I shortened it to Lana, but you know, you can run from your destiny. So yes, you know, if you read it backwards, it's more pleasant. So, name can predict. Please welcome to the stage, Bianca! Amazing crowd. We're gonna have a lot of fun. Guys, I come from Romania. The reason there's no other Romanians in the room is because none of them made it past the border. Alright? I'm the only one that survived. Guys, just some quick things about Romania, right? I don't know if that happens to you, but sometimes, you know, I feel like the Czech Republic is so much safer than Romania ever was. And despite this, every time I'm on the phone with my mom, she'll go like, "Are you going out? Be careful. Watch out." Bitch, watch out for what? The most dangerous thing here in Prague is me and the Serbians. What should I watch out for, right? It's insane. And you know, I was actually talking to a friend who's from Serbia, and she was telling, oh, you know, I had to leave Serbia because you can only date 2 types of men, criminals and dentists. And I'm fucking done with dentists. I was like, girl, those are not your worst options. Criminals and dentists. Have you seen the price of a root canal? I would date a dentist, all right? Stick anything into my mouth at this point. Don't give me his number, right? It's gonna be fine. And, you know, everybody, how we doing? Give another round of applause for Belinda. She's amazing. It's such a fun show. So good to be with all these hilarious women, and now with you guys. Do you guys like my earrings? Oh my god, I love wearing big hoop earrings. But my friend was like, Hannah, didn't you know the bigger the hoop? I was like, the closer to God? He was like, no, Hannah, the bigger the hoop, the bigger the hole. I was like, oh my god, they didn't tell me that at the jewelry store when I bought these. Otherwise, I would have gotten much bigger hoops. Escaping. No, I'm kidding. It would have been so tiny, the tiniest
The tiniest little hoops, just so tight. Okay, but no, I don't wear hoop earrings to tell anyone like the size of my pussy. That's not what they're here for. They're here as a sign to anyone interested. You must be this big to ride. I could use this in the bedroom, maybe, I don't know. And so I was like, okay, he likes fantasy, he likes quests. Let's turn sex into a quest, right? So I put on my wizard hat. And he comes into the room and I'm like, welcome, young hero. I see you wish to bring water to the cave of life. Your timing is impeccable, young hero, for last week this cave ran red with blood. I see you've brought quite a large weapon on your quest, young hero. Larger than previous heroes, and they say size doesn't matter, but we've seen the cave's earrings, so we know. We know what she's into. If you wish to be successful on your quest, young hero, you must ensure the cave has had enough to eat, but not like too much, because then it gets bloated, you know. It's like not in the mood anymore. You know, it's hard to be a cave, guys. It's all right. And many heroes, I mean, a normal number of heroes have already attempted to conquer this cave. Usually she just has to do it herself. Okay? That's been my time. Thank you so much. Kaut kā ātrē interesanti. Nenormāli milzīgs auto. Nekas cits pus 12 nestrādā. Iesim pie maestro. Cocktail, dessert, jam, strawberry jam. Nav bigiem. To maestro paņēma. Sēdēsti. Mēs arī maestro paņēmām. Sēdēsti. Nevajag būt big. Vari. Liekas uzlīmēt, jo tā profilaktiskā līmēšana nākojienu palīdz. Tas, ka man vienkārši šauri uzreiz vienkārši tas ir sūtījums visā pusē. Kaut kāds. Ir labs. Bare feet.